vērtīgāks ir latiņš. Eiro bija 70 centīmi, ja nemaldos. Tā. Arī nosaukuma atšķirās. Lats un eiro. Arī kā pašas naudiņas izskatās atšķirās. Gan priekšā atšķirās, gan aizmugure. Kafe. Kurš vērtīgāks? Ko? Kurš saistīgāks? Vērtīgāks. Lats vai eiro? Lats. Jo lati ir Latvijas īstā nauda un eiro mums piedāvāja no visas Eiropas. Lats ir mazāks un eiro ir lielāki. Lati ar eiro ir vienādi, kad lats nav eiro, bet lats ir eiro un 40 centi. Viens lats. Viņa bija mūsu senā nauda. Nē, tad eiro ir vērtīgāks. Ja, piemēram, es gribu kaut ko pasūtīt caur internetu, nevajag to. Tad tagad nebūs vairs tur, ja mēs tagad brauksim citu valsti, nevajadzēs iet mājā. Paņem rokā, kurš vērtīgāks no viņiem? Viens lats. Tāpēc, jo viņas ir 100 centīmi, bet ir 70 centīmi. 70 centīmi. 2 eiro. Es domāju, jau 1,40. Bet, ja tā kārtīgi padomātu, tad... Jā, patiešām lats. Tāpēc, kad 1 eiro 70 centīmi, bet viens lats ir eiro kaut kur 40 centi. Kāpēc? Maldus. Eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir attēlotas valstis, bet uz lata tikai zivs viena. Nezinu, tāpēc, ka viena zivs. Nezinu, jo varbūt tur, tā kā tur ir viens zivs un tad viens lats. Uz 2 latiem ir 2 govis. Viens lats. Pēc, ka 1 eiro 70 centīmi. Vērtīgāks ir lats. Vērtīgāks nevis ir lats, bet eiro. Jo lats ir 100 centīmi. Viens lats eiro ir eiro 42 eiro. Jo viņam apkārt ir zelts un pa vidiņu sudrabs. Liekas, ka īdeka. Lats. 1 eiro. Lats ir vērtīgs, tāpēc, jo viņam ir eiro ir vērtīgs. Jo
Latos ir 70 centimetri, bet eiro ir 1 eiro. Man ir ēdus. Kurai valstī ir ēdus? Kanādai. Okay. Vai Meksikai. Latvijai. Divēju Latvijai, jo tad tautas Latvijai. Okay. Lat? Nezinu. Tāpēc viņš skaistāk. Īstenībā jau. Tāpēc, jo Latu uzmēja pret eiro, tev sanāk vairāk eiro. Pārdodos. Kurai valstī ir ēdus? Eiro. Eiro ir valsts? Nē. Kā tu domā, kurai valstī ir? Vācija? Labi. Interesanti atbildi. Bet tev nopietni? Kāda atbilde? Arī laba atbilde. Ir Latvijas, Bermanis un Zēkuma. Asaris. Asaris? Vai? Liedega. Vai? Nezinu. Vai? Nezinu. Vai? Nezinu. Kādu dzīvi zini? Asaru, Liedeku, vēja zini, spārnu zini. Latvijas dzīves kādu zini? Liedeku, Vēl? spārnu zivs. Vēl? Puncis. Vēl? Vairāk nezinu. Man šķiet kā eiro. Jo viņš ir tā kā lielāks. Pa kuru var nopirkt vairāk saldumu? Pa 1 eiro. Bet jo viņš ir tās lielāks un viņš līdzinās jau 2 latiem, kad neuzgriež uz atpusi. Viņš ir, ka uz vienu lati ir zīltiņa un uz otru ir viens milzīgs ēdnieks. Eiro otrā pusē ir ēdis, tas ir viens valsts ģērbonis. Viņš tiek Vācijas. Malacis. Eiro ir ēdis, Latvijas simbols. Es esmu piecīs. Zlatais. Ziltiņa, lasis, lats. Tāpēc, kad ja eiro būtu vērtīgāks, tad latam būtu lielāka summa. 0,7 kaut ko, 7,5 kaut ko. Uz lata visur lasis un uz eiro ir karte un citas valsts ģērbons ieticīgais kaut ko. Viņš ir tāpēc, ka Latvijā diezgan daudz zivis. Eiro otrā pusē ir karte, ģērbonis, no Šveices. 2 eiro, latviešu monēta, milda. Tāpēc, ka uz latviešu senā pieclatnieka arī ir milda un tieši tādiem pašiem burtiem uzrakstīts Latvijas republika. Un te vēl te ir pieclatnieka senā bija uzrakstīts, lai svētī Latviju un tā arī tā ir. Tāpēc, ka tu sievieti, kuru
attainoja par, piemēram, uz tās brīvības statujas, to sievieti, kur attainoja sauc par Mildu. Tas ir latviešu pieclatnieks, seno latviešu. Viņš ir, nezinu, 4 reizes lielāks par, 5 reizes lielāks par parasto eiro, smagāks, viņš taisīts no īsa sudraba.